Kāds tavs komentārs pēc spēles pret Slovākiju? Jā, jāmācās spēlēt ir visi 60 minūtes. Vietām bija tāds uzplauksnījums, kad aizgāja tīri labi. Tad atkal nevarējām vispār pie ripas tikt klāt. Tā kā jātic saviem spēkiem, un ja tādā brīdī, ja tev spēki izcīkst, arī jārāda raksturs. Kā mēs teicām, kad Latvijas izlase vienmēr ir atšķiras to, ka mēs varam parādīt raksturu. Vietām viņš bija, vietām mēs tā kā pazaudējām sevi. Un, jā, iztirzāsim to spēli, rītā parādīsim, un pēdējā spēle atlikusi. Un jāgatavojās tā, lai viņi uzvarētu. Kāds bija uzstādījums pēc šīs spēles no treneru korpusa puses? Uzstādījums jau visu laiku vienāds ir. Ja? Daudz maz to, ka pretinieks ies aktīvi, to mēs visi zinām. Jo katra šīs komandas, arī austriešu, un slovāku un vāciešu, mēs redzam, tie labākie spēlētāji dotā brīdī ar labām statistikām, ja? Un viņi spēlēs aktīvu hokeju. Mēs arī gribam aktīvi spēlēt. Ja? Tā kā es saku, viss ir to, cik pārliecināts tu esi sevī, cik tu daudz to vari izdarīt. Ja? Tās visas tās darbības, kas ir, viņam jābūt pārliecinātam, ka tu to vari. Un īstā brīdī arī palīdzēt savam partnerim, ja viņš pēkšņi nokļūdās. Un, tā ir laba mācība mums. Katra spēle tā ir mācība nākamām spēlēm, un rītā jāparāda vēl labāks sniegums. Varbūt var atklāt, ko pušiem pēc spēles ģērbtuvē pateica? Nē, to es arī pateicu, ja, ka jāmācās spēlēt 60 minūtes. Ka nevar tā balstīties uz 3-4 labiem momentiem, kur nav realizēti, un pēc tam pateikt to, ka veiksme nebija. Veiksme vienmēr palīdz spēcīgākajai.